Pašlaik es vēroju, ka žurnālisti, blogeri, sabiedrībā pazīstami cilvēki mēģina arī vērtēt to juridisko pamatojumu Tiesiskums LV darbībai. Varbūt jūs varētu tomēr kā profesionālais jurists, kā zvērināts advokāts, vēlreiz tā vienkāršoti paskaidrot cilvēkiem, kāpēc jūs uzskatāt, ka OIK maksājumi bija pretiesiski. Ir regula 2015. gada 1589. Pirmais pants, F apakšpunkts. Tur ir pateikts, kas ir nelikumīgs valsts atbalsts. Un, attiecīgi, šajā Eiropas komisijas lēmumā, ko ļoti daudz piemin, tur matā pateikts, ka OIK maksājums ir nelikumīgs valsts atbalsts, kā arī ir izveidojusies zināma prakse, ko šādos gadījumos darīt. Tātad, ja bijusi pretiesiska rīcība, tad līdz brīdim, kad šis atbalsts nebija saskaņots, šajā gadījumā 2020. gads, var prasīt atlīdzināt zaudējumus. Un biedrība Tiesiskums ar to arī nodarbojas.